Pirms mēs bīdām prom, paņemsim vēl vienu šotiņu, ne? Tā. Blin, kur tas bārmens vazājās? Kas tas ir? Klaus, es tev sen jau gribēju pavaicāt. Tu Dievam tici? Kas tas par jautājumu? Tikpat labi tu man varēji prasīt, vai es ticu atnācējiem no kosmosa. Protams, ka es neticu. Nē, ja te pēkšņi ienāk bārā, baigi foršais zaķis tāds ar lielām ausīm, ja? Un nolikt man te uz letas čemodānu pilnu ar naudu, tad es noticētu. Tu nesaproti. Tu pilnīgi neredzi dzīves vissvarīgākos momentus. Es neredzu barmeni neredzu. Vēl ko es neredzu? Tev jāpārtrauc dzert. Izbeidz, es piedodu dzeru tikai tāpēc, vecīt. Tāpēc, ka no manis aizgāja Dagmariņa. Saprati? Un es dzeru. Tu neredzi dzīves vissvarīgākās lietas. Tu neredzi un nesaproti. Es redzu gan, tāpēc, ka no zaķiem un naudas es vienmēr esmu sapratis visu. Visu. Draudziņš šodien pierakstām. Mēs varam aiz tūlīt ciet, līdz zaudēt. Tas var. Barmen, tu saproti, ka zaķis man šodien uzdāvināja 1 miljonu. Zaķis? Vāvera vilks varbūt te uzdāvināja 1 miljonu. Klausies, vecīgi, samaksā rēķinu un dodies mājās. Viss pietiks dzert. Es to saku točiem. Pasaka, tu Dievam tici? Ja tu tagad izvilkst čemodānu, un tas ir zaķis, es taču te noticēšu, tas ir pats. Ok. Dari. Skaties! Klāvis, tūlīt būšu mājās, to visu tūlīt izstāstīšu. Čau, bučas! Tu tici Dievam?